Izdevniecība Pētergailis iepriecinās savus lasītājus, parādot jaunās grāmatas, grāmatu izstādē, grāmata 2013. Tiksimies ar saviem lasītājiem vienā pasākumā, atverot kopā grāmatu, kuras angļu izdevums decembrī piedzīvoja savu sākotnējo atvēršanu Romā, Etrusku muzejā. Senie dzintara ceļi ir grāmata, kur autore Kembridžas Universitātes profesora Māra Kalniņš izstaigā divus būtiskākos dzintara ceļus. Šī grāmata izdota sadarbībā ar Rīga 2014 nākamo Eiropas kultūras galvaspilsētu. Kā vecāku favorīte ir Pētergaļa izdotā grāmata Kafka un ceļojošā Lelle. 2. martā Pētergailis aicina pusdienu laikā uz pasākumu gan lielos, gan mazos, atverot divas latviešu autoru grāmatas. Ievas Samauskas, ārkārtīgi skaisti ilustrēta grāmata, meitene, kur zināja visas pasaules valodas. Otra grāmata, Juras Virkstiņa, kopdarbs ar Amerikas mākslai tik tuvo mākslinieku Henriku Vorkalu. Tie ir 6 stāsti par ASV. Pētergailis aicina visus lasītājus, gan lielos, gan mazos, ierasties pasākumos 1. un 2. martā un taujāt, uzzināt, klausīties stāstījumos gan par dzintaru, gan Ameriku, gan daudzām pasaules valodām.